Latvijā norēķinu kontos šobrīd atrodas vairāk nekā 9 miljardi eiro. Un tie neko nepelna, bet varētu. Indexo bankā līdz pat 4,5. Jā, malac. Indexo banka, bagāti cilvēki, daudz nauda. Pelni, investē, pērc, tu būsi bagāts, tas ir tas, ko es dzirdu. Pieģistrējies, ieguldi, tu būsi krūts, jauna mašīna, smuka beibe, cilvēku respekts. Nāk smiekli par meliem, ko es dzirdu internetā, ikdienas, tu jau zini, tāpēc es nekur neesmu, es tikai publicēju, es nepatērēju, es tikai esmu. Es dzīvoju šo dzīvi kā spoks viens, planēju apkārt, sežu soliņu, guļu zālītē, sauļojos, esmu pie stieņiem, pievalkos, aizēju kādu kafejnīcu, iedzeru kafiju siltu, apēdu kādu burgerīti, parunāju kādu cilvēku. Vēroju šo dienu, jo nekas cits nav man kā mans acis, mans sauss, man miesa. Bez tā viss, man vēl ir Dievs. Jā, Dievs tev pasakos, ka tu esi manā dzīvē. Es tev pasakos, ka tu izdraugi man no tumsas. Es tev pasakos, ka tu esi tik mīlošs, tik piedodošs, jo es zinu, ka es neko no tā neesmu pelnījis. Es arī nekādu mīlestību neesmu pelnījis. Es neesmu pelnījis ne draugus, ne draudzenes. Es vispār neko neesmu pelnījis. Un skatoties no šīs perspektīvas, es beidzot redzu, cik man ir daudz. Es beidzot redzu, kādu žēlstību man apkārt, ikdienas. Pat brīdī, kad es atlaistu no darba, kad ir pēdējā diena, kad sēd mašīnā, kad kontā ir apaļ 0, tu nebaidies, jo tu neesi viens, tu esi ar Dievu, ar debesu Tēvu, kurš tev sargā. Un es zinu, Tēvs, brīnum tikai sekos. Tā nav pirmā reize dzīvē manā, kad lietas notiek šādas apkārt. Un es ticu Tev, mans mīļais debesu Tēvs. Es ticu, ka Tu esi varens un liels. Un es Tev pasakos par lietu vienkārši. Es Tev pasakos, ka arī šī ticība nav man, ka tā ir dāvana no Tevis, ka tā ir žēlstība, ko Tu izrādīji man, jo arī to es nebiju pelnījis. Es esmu slikts cilvēks, bet Tu man mīli, tādu kāds esmu, jo Tu zini. Es esmu tikai cilvēks. Jā.